Šodien raidījumā homeopātija sāpju noņemšanai, jauna moderna laboratorija Saldū, atklājam grilēšanas sezonu. Homeopātija ir medicīnas nozara, kur ārstēšanā izmanto dabīgas vielas, rūpējas par organisma aizsargspēju paaugstināšanu, kā arī par attīrīšanu no ķīmiskajiem piesārņojumiem. Veiksmīgi homeopātiskie preparāti tiek pielietoti arī ortopēdijā, sāpju noņemšanai. Homeopātiju ortopēdijā pielieto gandrīz visos gadījumos, kas ir saistīti ar locītdeva deģenerācijas sāpēm, ar izmaiņām mugurkaula patoloģija ietekmēs, tas ir savilktiem muskuļiem, disproporcijām, skoliozēm, pazīstamāk termini varbūt ir osteohondroze, kuru rezultātā sāpes plecos, alkoņos, gūžu ceļu locītavās, pēdās. Visur tur mēs varam izmantot homeopātiskus līdzekļus. Lietojot homeopātiskos līdzekļus nav blakus parādību, tādas kā kuņģa, aknu vai nieru problēmas, kas rodas ilgstoši lietojot parastos pretsāpju līdzekļus. Preparāti ir bezrecepšu tabletes, bezrecepšu pilieni, bezrecepšu ziedes. Populārākās ziedes ir zēle, tāpat deģeneratīvām saslimšanām, traumēl, kas ir traumām, iekaisīgām saslimšanām. Gēli ir, sāpīgai vietai uziežama pabiezā kārtā, uz nakti var vēl aptīt ar pārtikas plēvi, un vairākas dienas lietojot parasti dod labu efektu. Pilieni un tabletes ir ieņemam tradicionālā veidā, bet mēs savās praksēs vairāk lietojam injekciju preparātus. Es savā praksē jau lietoju preparātus ap 20 gadus, un es uzskatu, ka rezultāti ir ļoti labi, līdz 80% efektivitāte, kas ir ļoti labi, un viņi droši var konkurēt ar pretsāpju medikamentiem un dažādām citām ārstēšanas formām. Kādos gadījumos šos homeopātiskos preparātus pielieto injekciju veidā? Galvenokārt pielietojam hroniskos gadījumos, kad cilvēkiem ir ilgstoši, kā jau iepriekš tika teikts, hroniskas sāpes. Lai nebūtu ilgstoši jālieto pretiekaisuma līdzekļi un pretsāpju zāles, jo nereti daļa pretsāpju zāļu cilvēkiem izveido pieradumu, tad izvēlamies arī homeopātisku preparātu ievadi bioloģiski aktīvos punktos. Labāki rezultāti ir, ja pacientiem tiek ievadīti šie preparāti bioloģiski aktīvos punktos, tie dod ilgstošāku rezultātu un ātrāk un labāk sasniedzam efektu. Bieži vien nav nepieciešams, nekavējoties, kad cilvēkam parādās pirmās deģeneratīvās izmaiņas kādā locītavā, veikt ortopēdisku operāciju, bet cilvēkam tomēr saglabājas šīs sāpes, un lai no tām atbrīvotos un lai uzlabotu komfortu, tad arī pielietam šos preparātus. Galvenokārt tās ir lielās locītavas, tas ir ceļlocītava, tā ir gūžu locītava, plecu locītavas, kas ilgstoši nomok cilvēks. Injekcija tiek izdarīta ar ļoti mazu tievu adatiņu, 0,4 mm. Nosakām, izmantojot varam adaterapijas punktus, varat bieži vien muskuļu cīpslu piestiprināšanas punktus vai gatām, neliela dezinfekcija. Un šeit izmantosim adaterapijas punktu. Pret viņu vēlams ir uztaisīt nelielu papuliņu un pēc tam ievadīt nelielu medikamentu daudzumu. Šī bija injekcija meteni, kurai sāp ceļu locītavas un prevalē sāpes pateles saitēs. Tas liecina par hronisku iekaisumu, jo sevišķi tas ir pēc lielākām slodzēm. Man ir sāpes ceļos, reizēm arī mugurā. Pie fiziskām slodzēm, pie konstantām fiziskām slodzēm, līdz ar to es meklēju kādu palīdzību, jo gribēju turpināt nodarboties ar fiziskām aktivitātēm. Man šī ceļu sāpēšana bija tiešām traucējoša. Šobrīd es esmu saņēmusi jau 3 reizes, tas ir 3 nedēļas, reizi nedēļā es nāku pie doktora, viņa rodas. Un man kļūst labāk. Šādas injekcijas Latvijā var saņemt vairākās vietās. Rīgā, Dobelē dr. Zariņš praktizē,
Olainē zināms dr. Zelāns, dr. Dārznieks. Rīgas 2. slimnīcā praktizē dr. Kesels, veic līdzīgas injekcijas. Un informācija par konsultēšanos iespējamu ar ārstiem bioloģiskās medicīnas vai mūsdienu homeopātijas jautājumos ir iespējama tā bioloģiskās medicīnas žurnāla pielikumā mūsdienu homeopātija, kurš ir atrodams daudzās lielākajās aptiekās. Pacients mēs pieņemam bez ģimenes ārsta nosūtījuma, variet izmantojot redzamos telefonus, droši zvanīt, droši pieteikt vizīti. Šobrīd otrā lielākā laboratorija valstī ir centrālā laboratorija ar 23 filiāliem Latvijas reģionos. Lai nodrošinātu klientu vajadzībām atbilstošu, drošu, funkcionāli, modernu, augstas kvalitātes laboratorijas pakalpojumu un klientu apkalpošanas servisu, tikko atklāta jauna filiāle Saldus medicīnas centrā. Mēs esam pateicīgi Saldus novada pašvaldībai, Brocēnu novada pašvaldībai, kas noticēja mūsu laboratorijai. Jo mēs esam atšķirīgi no mūsu kolēģiem tikai ar to, ka mēs centralizējot, bet saglabājam darba vietas reģionos, kas ir ļoti būtiski. Tā, lai pakalpojums būtu pietuvināts pacientam, mūsu klientam, jo tas būtu viens, un otrs, kas ļoti būtiski, es domāju, ka tas ir darba vietas, jo mēs saglabājam darba vietas un radam arī jaunas darba vietas. Mums ir plānos apmēram pēc mēneša vai 2 izveidot šeit vēl vienu darba vietu. Šobrīd ir 6. Respektīvi, cilvēki no tā necieš, mēs pārņemam ar visām sociālām garantijām, ar visiem atvaļinājumiem, absolūti visu, un cilvēki iegūst tikai no tā, jo viņi strādās akreditētā laboratorijā. Šī laboratorija apmēram pēc 2-3 mēnešiem arī tiek plānos akreditēta, un noteikti investīcijas, tas ir iekārtas, jā, kā jūs redzēt, šobrīd tiek montētas jaunas iekārtas, modernas iekārtas, pasaulē vadošās iekārtas, un šeit tiek instalēta laboratorijas informācijas sistēma, spāņu un itāļu kopražojums, šobrīd vienīgā Latvijā, un viena pat laboratorija nekad nevarētu iegādāties, jo tas ir ļoti dārga investīcija, bet kopējā, un tas izpaudīsies Saldus novada un apkārtējo novadu iedzīvotājiem ar to, ka nodotot šeit analīzes, sasaist ir online, visas analīzes, kas te tiek veiktas, un visas analīzes, kas tiek veiktas Rīgā, absolūti pieejamas, tas tā kā viena sistēma, jo šeit visu sareģistrējot, mums brauc šoferīts, loģistika ir sakārtota tā, ka 3:30 visas analīzes ir Rīgā, kas netiek te veiktas, un principā jau tiek liektas iekārtās un tiek testētas. Un principā stundas vai 2 stundu laikā visas atbildes ir gatavas pacientiem uz e-pastu vai to, ko mēs tagad visur ieviešam, ārstiem web portālu, kas ir ļoti būtiski. Mēs cenšamies nodrošināt datu aizsardzību, pacientu datu aizsardzību, un web portāla ārstam nozīmē to, ka viņš saņem atbildi absolūti tiklīdz viņa ir gatava, nevis visu. Teiksim, ja ārsts ir pasūtījis 15 testus, tiklīdz pirmais ir gatavs, viņš iekrīt viņa portālā. Saldus ir ļoti jauka pilsēta, saulaina. Man bija prieks vispār te iepazīties ar šiem cilvēkiem, jo pirms tam es tikai braucu garām, un es domāju, ka ieguvas arī mūsu laboratorijai, jo mūsu kolektīvam pievienos ļoti jauki cilvēki un zinoši. Teiksim, tās tendences šobrīd no manas puses ir tādas kā vadītājiem, ka medicīnas centram ir jānodarbojas ar ambulatoru pakalpojumu sniegšanu, nevis ar diagnostiku. Līdz ar to pietiekam pirmais veiksmīgais projekts, es gribētu teikt, sadarbības projekts bija pagājušā gada sākumā, kad radioloģiju mēs nodevām vizuālai diagnostikai, kas arī var tātad investēt lielas naudas un šo pakalpojumu garantēt iedzīvotājiem sniegt daudz kvalitatīvāku. Un tieši šobrīd ir arī sadarbība, kā jūs redzat, ar centrālo laboratoriju. Kādam lielam spēlētājiem ir jānāk mūsu mazajā laboratorijā un jāsaprot tas, ka tādas investīcijas, kādas liek iekšā lielie spēlētāji, mēs paši nekad neieliksim, līdz ar to pakalpojums iedzīvotājiem paliks tikai labāks, un lai viņiem izdodas. Saldus medicīnas centrs ir veselības pakalpojumu sniedzējs apmēram 36 000 Saldus un Brocēnu iedzīvotāju. Tagad nodot analīzes un veikt laboratoriskos izmeklējumus būs daudz patīkamāk gaišajās izremontētajās telpās. Mums laboratorija ir pieņemšanas telpa, tad mums jauni izremontēja, paplašināja procedūru, kur ņemās asins no vējas. Jo tā ir mums uztaisīta tā, ka var iebraukt tagad ar
pacienti ar ratiņiem, invalīdi, un vēl viss izremontēja gaišs tagad ir un tīrs, un vēl bioķīmijas lielo telpu, kur būs lielākā daļa aparatūras, arī viss izremontēti. Perspektīvē šī māja, kur tagad atrodas centrālā laboratorija, tiks izremontēta un sakārtota, līdz ar to šeit varēs paplašināt darbību arī vēl mūsu rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēji, gan privāti personas, un jauns ir mūsu medicīnas centram 5. stāvs, patiesībā tā ir rehabilitācija, kur ir valsts apmaksāts pakalpojums, un saldinieki tur ļoti pozitīvi novērtējuši. Mēs strādā ergoterapeiti, fizioterapeiti, un tāds zilais sapnis ir ūdens procedūras arī šeit mūsu medicīnas centrā. Mēs ceram, ka būs. Sākoties siltajam laikam, rodas vēlme izbraukt atpūtā pie dabas, iekurt ugunskura vai paņemt līdzi grilu un uzcept kādu šašliku, desiņu vai zivi. Tikko Latvijā iegādājams jauna veida grils, ar ko gatavojot ēdiens būs garšīgs, veselīgs un cepot neapdedzināsiet pirkstus. Nosaukums ir KOB, ražots Dienvidāfrikas Republikā, ar ko šis grils ir tik īpašs un unikāls. Pirmkārt, grils darbojās ar ogļu briketēm, un šis grils unikalitāte ir tā, grils saglabā visu laiku vēsumu ārējā korpusā, līdz ar to šo grilu var lietot uz jebkuras virsmas, jebkurā laikā, jebkurā vietā. Ir ugunsdrošs gan bērniem, gan mājdzīvniekiem. Tanī pašā laikā grila iekšpusē temperatūra saglabājas līdz pat 450 grādiem. Lai pārbaudītu temperatūru katlu iekšpusē, mēs izmantojam termometru, kuru pa caurumiem katla vākā iedaram gaļiņā. Mums šobrīd ir vistas gaļa iekšpusē, un mēs redzam, cik lielā un cik augsta temperatūra ir vistai iekšpusē, un mums nevajag liekt cilāt vāku. Grils darbojas izmantojot vairāka veida videi draudzīgus kurināmos. To iekuršanai vairs nebūs nepieciešami dažādi aizdedzinošie šķidrumi. Tātad grils darbojas ar kokogļu briketēm. Vienā reizē tiek izmantots apmēram 7–8 ogles un darbojas 2,5 līdz 3 stundas. Mēs piedāvājam arī KOB firmas ražotās kokogļu briketes, kas izskatās mazliet savādāk. Tā ir viena. Arī tāpat darbojas 3 stundas, taču ir ērtāk paņemama līdzi ceļojumā, medībās, makšķerēšanā. Bet ikdienā lietojums mēs iesakām lietot labāk ogļu briketes. Šī grila priekšrocības tātad ir ļoti ekonomisks, jo ar 8 ogļu briketēm iespējams uztaisīt maltīti visai ģimenei 3 stundu garumā. Grils ir ļoti veselīgs arī no tā viedokļa. Par kurināmo tiek izmantotas kokogļu briketes. Tas ir gatavots no kokosriekstu, sasmalcinātām un sapresētām kokosriekstu čaumalām. Tātad arī dabai draudzīgas, videi draudzīgas un veselīgas mums cilvēkiem, jo grilā netiek izmantots nekādi aizdedzināmie šķidrumi, nekādas ķīmiskas vielas, viss notiek dabiski. Grils tiek aizdedzināts ar presētiem priežu, mizas un palmu eļļas kubiciņiem un ar šīm te moglēm. Un tas arī viss. Šo te grilu ir iespējams izmantot arī kā kūpinātavu uz ogļu briketēm, uzberot sasmalcinātus augšņu zariņus, jeb speciāli augļu koka čipšus, kas ir nopērkami lielveikalos, tos saslapinot, uzberot uz oglēm. Tātad rodas aromāts un dūmi un produktus, ko mēs uzliekam uz pagatavojumās virsmas, tie būs ar kūpinājumu garšu. Grils ir arī ļoti kompakts. Grils, jūs redziet, ir tādā lielumā, kā ir ietilpts pavisam nelielā somā, tātad ērti pārvietojams, ērti paņemams līdzi. Arī es uzskatu, ka ir mūsdienīgs un inovatīvs dizains un, manuprāt, ļoti pievilcīga cena. Cena ir atkarīga no grilu izmēra, no komplektācijas. Pieejams arī pats lielākais grila izmērs – KOB Suprema.
Pie šī grila ļoti komfortabli var justies pat 10 līdz 12 personas. Šis grils ir jaunums Latvijā, taču kopš 2005. gada to pazīst visā pasaulē, un katru gadu KOP grils piedalās dažādos grilēšanas čempionātos, kuros vienmēr gūst godalgas. Piemēram, pagājušajā gadā šis grils, Dāņu komanda ar šo grilu startēja šajās sacensībās un uzvarēja nominācijā kā veselīgākais grils. Mūsu grilu var iegādāties šobrīd Cēsīs, Sijā Eko Invest, kā arī internetā www.kob.lv pasūtīt, un pēc tam mēs klientam piegādājam ar kurjerpastu. Cēsu sanatorijas internāta pamatskola rehabilitācijas centrs ir otrās mājas Latvijas bērniem, kuri slimo ar astmu un citām hroniskām plaušu slimībām. Tādēļ liela uzmanība paralēli kvalitatīvam mācību procesam tiek veltīta darba audzināšanai. Brīvajā laikā bērni palīdz pieaugušajiem dārzā un apgūst visas praktiskās iemaņas. Un cik garšīgas ir pusdienas, ja uz galda pašu izaudzētais. Skolā daudz uzmanības tiek pievērsts bērnu norūdīšanai un visa veida fiziskajām aktivitātēm. Skola piedāvā mācības pēc vispār izglītojošo skolu programmas no 1. līdz 9. klasei, bezmaksas medicīnas pakalpojumus, rehabilitāciju un ēdināšanu. Skola atrodas Cēsīs, ārpus pilsētas centra, Gleznaina parka vidū. Skola aicina vecākus pieteikt bērnus visa mācību gada garumā visās klašu grupās.